Sveicināti! Es esmu Inga Daliba, personīgās zīmolvedības konsultante un LinkedIn trenere. Šajā tiešsaistes kursā tu uzzināsi, kā būt LinkedInā uz visiem 100. Tu noteikti zini, ka LinkedIn ir profesionālo kontaktu sociālais tīkls, kas šobrīd pasaulē ir lielākais profesionālo kontaktu sociālais tīkls. Bet tagad noskaidrosim, kas īsti ir tavs LinkedIn profils. Kā mēs to varam raksturot vai definēt? Pirmkārt, tavs LinkedIn profils ir tava digitālā vizītkarte, ko tu vari pasniegt tikšanās laikā, pēc tikšanās vai pirms tās. Otrkārt, protams, LinkedIn profils ir tavs digitālais CV, kuru tu vari iesniegt darba devējam, kandidējot uz kādu aktuālo vakanci. Treškārt, tavs LinkedIn profils ir tavu darbu portfolio. Visu to, ko tu esi sastrādājis savas profesionālās dzīves laikā, ja var tā teikt, tātad visi projekti, visi darbi, visi certifikāti, visi novērtējumi, ko tu esi saņēmis, to tu vari iekļaut savā LinkedIn profilā. Tavu LinkedIn profilu varam uzskatīt arī kā tavu rekomendācijas mapi, jo atsauksmes, ko raksta par tevi citi, LinkedIn profilā iespējams apkopot un sakrāt. Un visbeidzot, tava digitālā vizītkaršu etvija. Ja tu savu LinkedIn profilu pasniedz kā savu vizītkarti, tad tu arī saņem vizītkartes no citiem. Un LinkedIn lietotnē savā mobilajā telefonā tu vari turēt tādā veidā savu vizītkaršu etviju. LinkedIn ir arī lieliska platforma tava personīgā zīmola veidošanai. Tava kā profesionāļa, kā uzņēmēja, biznesa vadītāja vai kā lektora, kā koča, kā mākslinieka. Tātad tu vari tiešām izveidot spēcīgu digitālo tēlu, savu personīgo zīmolu digitālajā vidē. Es aicinātu arī uzskatīt savu profilu kā ikdienas darba rīku, kad tu strādā veicot ikdienas darba pienākumus pārdošanā, mārketingā vai klientu apkalpošanā. Tāpat LinkedIn profils ir pirmā iespaida radītājs par tevi digitālajā vidē. Jo tad, kad LinkedIn profils ir profesionāli izveidots, pirmajos Google meklēšanas rezultātos tas būs pirmais, kas pastāstīs par tevi kā profesionāli vai kā vadītāju. Un šajā online kursā ir 3 daļas, kurām mēs raiti iesim cauri. Un pirmajā daļā mēs runāsim, kā izveidot LinkedIn profilu tā, lai tu tiešām būtu redzams, atrodams un uzticams digitālajā vidē. Otrā daļa būs stāsts par kontaktu veidošanu, jeb tīklošanu digitālajā vidē, izmantojot LinkedIn profilu. Un trešā noslēdzošā daļa būs par komunikāciju un tieši par iesaistošo komunikāciju, kā iesaistīt savu mērķa auditoriju un piesaistīt savam LinkedIn profilam. Tā kā seko līdzi šim online kursam uzmanīgi un esi LinkedInā uz visiem 100.